labi ar stopiem. Jā, un uz to salu nostapēsim laivu. Gan jau kāda arī atradīsies. Jo nu tā jau tā mētāsies laivas upes krastā. Paklau, tevi par daudz tā Irma ir iespaidojusi. Visu jau iepriekš sarēķinot. Klau, tu tiešām ar viņu kopā dzīvo? Irma te nav dzīvojusi. Aha, tātad viņas biznesa plāniņš nav izdevies. Kāds vēl biznesa plāns? Nu kā viņa meklē tādus durakus kā tevi pie kā dzīvot, jo tā ir lētāk. Un tad, kad atradīs kādu citu kārtīgāku, tad aizies pie tā. Ak tā. Nu, labs plāns, jā. Un kā tev patīk mans piedāvājums? Nē, nu, zini, ja jau taisa kaut ko tādu, tad vajag arī kaut ko tādu. Un iespējams arī kaut ko tādu. Nu, es pat nezinu. Izdomāšu! Ko jūs te darāt? Es te pat augšā dzīvoju. Kurš jūs esmu redzējis vēl lai ratā? Не только в плане продуктов, но и в энергетическом плане. Такой отвратительной энергетики я не видела нигде. Я, честно говоря, Я unglaublich wahnsinnig Marin, warum das eigentlich so ist, du kommst du ja deine Maschine einfach aus Busses. Siempre planitado tu pinta, a mani verda, a mani ruta la cama, si yo solo atrás. Kas atkal? Ej, no. Sveika! Nāc iekšā, jā. Trīs reizes jāskrien ap istabu. 1, 2. Un jānomet kaķis. 3. Uz galda. Kura tev nav? Ja kaķis uzmet uz galda, tad kāzas nav gaidāms. Ja ne, tad būs. Vakars nāca vāverīte, laidies sila maliņā. Rudens nāca bāleliņi, ņem dižanu, līgaviņu. Šeit tev krētuls, nātna zeķes. Kādas zeķes? Nātna. Kas tur pie durvīm daudzās? Ir panāst. Krauklīts sēd kalniņā, zelta kokli koklēdams. Vai krauklīt tu redzēji, kur aizveda mūsu māsi? Šim tildam, kas simbolizē pārmaiņas mūsu dzīvē, pāri var tikt tikai ar īstām latviešu tradicionālām kāzām, kurās ietveras visas tradīcijas. Derības, priekškāzas, atvadības un līdzināšana. Nē, nu zini, izklausās kaut kā tā nemūsdienīgi. Kaut kādas priekškāzas, līdzināšana. Mūsdienās jau neviens tā vairs nedara. Nu neizbēgam tās mūsdienas ienāk, tur drēbes arī paši vairs neaužam. Un tagad arī nevis puisis atbrauc meitu lūkoties, bet meita pati apmērkas. Ko tad tālāk? Sāk staigāt pastalās un pārvākties dzīvot uz kādu brīvdabas muzeja mājiņu, vai? Nu nē, runa jau ir tikai par kāzu ceremoniju. Es piedāvāju
tīru mantu. Viss tieši tā kā senajiem latviešiem. Es internetā aizlasīju visas tautas dziesmas un ticējumus. Kas tad te mums tāds ir? Nu, viss gluži kā sendienās. Nu, man tur mūzikas kā. Labi. Šodienai pietiks. Nu, pietiks gan. Gaidīšu konkursu rezultātus. Aha. Durvis atvaisīs. Tā. Tā. Tas ir pa daudz. 4 reduktīvām izspēlēm un 4 izcīnītām bumbām. NBA čempionātā pirmo vietu rietumu konferencē nodrošinājusi San Antonio Spurs vienība, kas šorīt sieviete, ja tu zinātu, kas man te tagad notiek, tu taču zini par to sludinājumu internetā, ka es taisot precēties, ja? Nu, lūk, un tagad manas dārgās kursabiedrenes dienās un naktīs nāk pie manis, visu kaut ko no manis grib, visu kaut ko no manis prasa, vispār man ir baigi jautri, nu. Sākumā bija tā sašūtas par to, ka kāds ieliks to sludinājumu. Tad tu pats to nemaz neliki? Nu, protams, ka nē, es taču nezinu, kurš to izdarīja. Bet kāpēc tu neparūpējies, lai to izņem? Zini? Iepatikās. Es līdz šim biju dzīvojis tā mierīgi, bet tagad man ir baigi jautri, man ir interesanti. Un tagad stāsti, kā tev iet, nu lekcijās jau redzamies, bet nesanāk pie tā parunā. Nu, neesmu jau maz vairs tik ļoti precēta. Kā ne? Tu taču aplicējies ar to, nu kā viņu sauca šito? Jā, nu tā tas bija. Nu, bet visi žurnāli bija pilni. Baigās kāzas, baznīcā, lielā mīla līdz mūža galam. Es taisni biju laipns, ka man tāda kursa biedra. Zini, tajās aprindās tas viss lielā mērā ir tikai teātris. Drīz vien nāca jaunāk un smukāk. Vienmēr sakot, es arī nācu piedalīties tavā konkursā, bet, ja tu saki, tas bija tikai joks... Nē, nu pagaid, nu nav joks, nu viss turpinās, tu vari piedalīt. Redzi, neviens jau vēl īsti nezina, ka es esmu šķīrusies. Drīz jau uzzinās, un tad tik sāksies. Pilni žurnālisti jau to. Ak, vai kārtēja nabadzīga, ka vīrs viņu pamets, redz, kā tas izrādās, un tā tālāk. Skaidrs, tātad tu neesi pieradusi būt zaudētājos. Tieši tā. Te ir labs darbs, tu labi mācies, tu labi izskaties, un tev ir daudz naudas, un šķiršanās tam visam nepiestāv, vai ne? Tieši tā, un es biju domājusi, ka tu man varētu izpalīdzēt tādā veidā, ka mēs it kā aprecamies. It kā? Tas ir kaut kas nedzirdēts. Skaties, tas ir domāts. Tiek norganizētas kāzas, saicināti žurnālisti, pilni žurnāli ir ar to, ka Natālija atkal ir laimīga, jo iziet ar nākamā vīra. Un tas ir viss, kas no tevis ir vajadzīgs. Tālāk vari darīt, ko tu gribi. Jā, nu bet pagaidi, nu bet tevi taču kaut kur aicinās. Un kā tu tur iesi viens sakot, ka viss slims vai kā? Nu nē taču, nu mēs taču varam arī kaut kopā aiziet. Vai tu negribi pastaigāt ar banketiem? Labi paēst par brīvu, pats kļūst slavēts, nodrošinās savu labu karjeru, visi tevi apskaudīs. Neviens jau pēc tam neredzēs, ka mēs aizem katrs uz savām mājām. Jā, vilinoši. Nu labi, es
padomāšu par tavu piedāvājumu. Tu jau zini, man jau tāda daudz. Zini, esmu arī gatava tev maksāt par to visu. Maksāt? Nu, labi. Es padomāšu, jā. Labi. Klau, kuras ir tās, kuras vēl piedāvās? Ko tad tu viņas uzpirkt taisies? Neteikšu, kukuļus labāk nepiedāvā. Nu, droši vien nezinu. Droši vien tā ir Felicita. Nākot uz šeit uz ielas saskatījāmies. Nu, ne jau tikai viņa, bet no konkurences nebaidies. Nu, labi. Es nu iešu. Ceru uz sadarbību. Labi. Atstā. Viss labi. Bet ja ne ar tevi, Paklau, vajag skandālu. Kā nekā jūs taču ar Jāni kopā dzīvojāt. Viņš tevi izmantoja, un tad, kad apnika, tad izmeta kā tādu vecu lupatu. Droši vien jau pirms tam zināja, ka nekas labs nesanāks, bet vienalga izmantoja. Tā tie vīrieši dara. Viss pateica. Tā jau gluži gan nebija. Nu kā tad mēģini tik tagad izlikties, ka tu biji tā, kas viņu izmantoja? Nestāsti, nu, gan jau kādu pasariņu ar noraudāju, tagad tik vajag atzīties, ka esi zaudējusi, bet skandālu vajag. Nu, kas man par to būs? Nu, ir sanācis tā, ka tas skandāls ir vajadzīgs vienai personai, un es tev par to labi samaksāšu. Normāla nauda. Labi. Derēs? Būs tev skandāls. Brīnišķīgs darījums. Paldies tev, cienītā.
vienā pusē lapiņai savu vārdu. Nē, tikai savu vārdu. Jo uz krūzītē... Un iemest tajā krūzītē, kuras meitenes kandidatūru, tad jūs atbalstāt. Tā kā mazs 5 minūšu pauzīte jūsu balsojumam. Tas, kurš pareizi uzminēs, saņem balvu.